Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu politiķis un uzņēmējs. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, latviešu kods! Šovakar mums ir ļoti kutelīga tēma. Tāpēc man jums ir vispirms jācitē to, ko saka mums Satversme, un tas ir 99. pāns. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts, un 100. pāns. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Un tagad mēs varam sākt. Tēma mums ir par miera reliģiju. Kas tā ir miera reliģija? Šajā gadījumā es izmantoju pēdiņas, jo nesen publiskā telpā ir izskanējis viedokļi par kādu tēmu saistībā ar iedzīvotāju uzfilmēto video ar migrantu masveida lūgšanas un uzgājēju ietves pļauniekos. Saistībā ar iedzīvotāju uzfilmēto video ar migrantu masveida lūgšanos uz gājēju ietves pļauniekos izskan komentāri, ka musulmaņi ir līdzīgi kristiešiem, lūdz to pašu dievu, Korāns un musulmaņi ir miera reliģijas nesēji, islāms nav nemaz tik melns, kā to zīmē. Tad, lūk, saistībā ar šiem te komentāriem mēs šodien gribam viest skaidrību, kas ir šī miera reliģija un kāpēc tā varētu būt bīstama Latvijas valstī. Sākšu ar to, ka Rīgas vicemērs Edvards Rātnieks ir vērsies valsts drošības dienestā, lai veiktu pārbaudi, un Rīgas pašvaldības policija bija ieradusies notikumu vietā un jau uzsākta administratīvā pārkāpuma process. Tad, ko Edvardam Rātniekam ir atbildējusi valsts drošības dienests? Drošībnieki Latvijas musulmaņu vidē nav konstatējuši terorisma attaisnojošus vēstījumus. Punkts, viss kārtībā, tauta mīļā, varam iet gulēt. Miera dusā, viss ir kārtībā. Bet ja tā ņem vērā, tad tam ir labs iemesls. Latvijā viņiem nav kritiskās masas, un katrs izgājiens tiek publiski nosodīts. Bet iedomājieties, kas notiks, kad musulmaņi Latvijā pārsniegs šo kritisko masu. Piemēri ir ārvalstīs, par ko runā šodien mums Rudolfs, un Ģirds mums ieskatu veiks likumdošanā, bet es šodien par garīgām vērtībām, par to, ka islams ir tas pats, kas kristietība. Šajā gadījumā es gribu viest skaidrību. Skatoties, ko tad mums publiskajā telpā, ko katrs ir teicis, un prese ir izvilkusi ārā dažādus domājošus cilvēkus gluži aiz matiem, jo kāds tur svarcēlājai Rebekai Ibrahamai ir sakāms, kura 20. gadā, 22 gadu vecumā pārgāja islāma ticībā. Un jā, bet te nu man jāsaka, kāds virsraksts, kuru ir teicis Alvis Hermanis, viņš teica tā: spēlītes ir beigušās, pavērsiena punkts Latvijas liktenim. Un šajā gadījumā gribu teikt, ka tie ir ļoti dziļi pravietiski vārdi, jo es atceros, ka pirms dažiem gadiem arī Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības mūs mudināja, un arī viņš teica, ka
pavērsiena punkts Latvijas liktenim, un tas bija saistīts ar valsts nācijas interesēm, ar latviešu valodu, ar jauniešiem iespēju atrast darbu Latvijas tirgu, zinot tikai valsts valodu un tā tālāk. Mēs atceramies šo frāzi un kāda cīņa bija toreiz. Un vai mēs vēlamies līdzīgu cīņu šodien, jo tas, par ko mēs runāsim šodien, ir kaut kas daudz agresīvāks, daudz nopietnāks, un tas ir islāms. Atgādināšu statistiku saistībā ar šiem te migrantiem Latvijas telpā. Līdz šī gada sākuma šo pilsoņu skaits Latvijā bija audzis. Indieši 5950 pilsoņi, šrilankiešu 874 pilsoņi, vietnamieši 715 pilsoņi, bet pakistānieši 437 pilsoņi. Kāpēc es minu šos ciparus un šos cilvēkus, jo pārsvarā viņi ir musulmaņi ticīgie. Respektīvi, imigrantu kopienas 10 gados ir augušas pār 10 reižu kopš 2015. gada statistikas. Ņemot vērā arī, ka ir audzis Krievijas pilsoņu skaits Latvijā, tas jau pārsniedz 5%, un ja ņemot vērā, ka līdzīgi domājošie var savienoties, tad kāda draudi ir mūsu Latvijai. Bet te ir jāsaka, lai nebūtu tā, Marlēna, ko tu runā, es runāšu un citēšu kādu grāmatu, un grāmatas angļu versija saucās Answering Jihad. Tas ir atbildot džihādam. Latviešu valodā arī ir iznākusi šī brīnišķīgā grāmata, viņa saucās Pretrunīgais islāms. Un te nu es nocitēšu, jo ir tā vērts, jo to saka autors Nabils Kureši. Ir visā pasaulē plaši zināms un atzīts pakistāniešu izcelsmes amerikāņu rakstnieks, augstāko izglītību ieguvis medicīnā, kā arī studējis reliģijas vēsturi un mūsdienu politiskās norises islāma un kristietības kontekstā. Kādēļ pametis islāmu un konvertējies kristietībā, kristietību pieņēmis, nespējot samierināties ar daudzām islāma tendencēm. Un šis skaidrojums ir ļoti saprotams un pieņemams, jo viņš raksta: islāms, uzmanību, nekad nekļūs miermīlīgs, lai kaut attāli līdzinātos kristietībai, jo tāds nav bijis pat Muhameda nodoms. Šo reliģiju attīstot, tā viscaurēm ir balstīta vardarbībā un apspiešanā, tā saka autors. Noteikti esam dzirdējuši, ka islāms ir miera reliģija, taču grāmatas autors jau otrajā jautājumā par atbildēm izklāsta to skaidri noliedzot. Paskaidrojot, ka Muhameda mācībā un Korānā nekur nevienā vietā nav minēts, ka islāms ir miera reliģija. Reliģijas pamati nav un nekad nav bijuši miermīlīgi, līdz ar to reformācija islāmā nozīmē tikai vienu - radikalizācija. Par Dievu runājot, esmu lasījusi komentārus, kur dedzīga Latviju Daļava kāda, kura ir arī vīrs ir musulmanis, ļoti attaisnojošu, dziļdomīgu, skaistu rakstu ir rakstījusi. Un pie katras domas man ir komentāri uz komentāriem, bet šodien es iegrimšu kādā vienā ļoti svarīgā detaļā, kas ir maldīgs uzskats Latviju Daļavas, es ļoti saprotu, musulmaņu jauni skaisti puiši, dedzīgām acīm ienāk Latvijas teritorijā, saka, ka jūs mīl un viss ir kārtībā, un Latviju puikas varbūt mums ir daudz idvertāki, jā, un nav tik atklāti, staigājošu sirdi atvērtu uz
roku plaukstām, bet šie puiši ir gatavi uz visu, jo viņiem ir jātiek Eiropā. Nu, tas ir jāsaprot mūsu Latviju daļavām. Tāds ir mans brīdinājums. Bet tās daļavas, kuras saka, es esmu kristiete un viņš mani saprot un musulmanis, nekad musulmanis jūs kristīgās meitenes nesapratīs. Nekad. Tās ir jūsu tikai rozā brilles, meitenes mīļās, tikai un vienīgi jūsu rozās brilles, kuras iesaku jums novilkt ar steigu un ātri. Tātad atgriežamies pie tematikas par vienu un to pašu Dievu. Kristieši pielūdz trīsvienības Dievu, Tēvu, kurš mīl bez nosacījumiem, Dēlu, kurš ir iemiesojies un vēlas mirt par mums, lai mums tiktu piedoti grēki, un klātesošo svēto garu, kurš mājo mūsos. Musulmaņu dievs tāds nav un tā nerīkojas. Islāmā dieva absolūtā vienotība stingri noliedz trīsvienību. Tik ļoti, ka var droši teikt, islāma dieva doktrīna ir kristiešu dieva doktrīnas antitēze. Nevis vienkārši atšķirīga, bet tieši pretēja. Tādējādi musulmaņi un kristieši nepielūdz vienu un to pašu dievu. Islāma un kristietības teoloģijas vardarbībai ierādīta ļoti atšķirīga vieta. Pēdējā islāma pavēle ir džihāds. Pēdējā Kristus pavēle kristiešiem ir žēlastība un mīlestība. Par toleranci. Komentāros saka, būsim toleranti pret musulmaņiem, būsim toleranti pret islāmu. Te nu man jāsaka, ko saka musulmaņi par mums saistībā par toleranci. Pret jebkāda tipa citādi domājošajiem islāms neparedz nekādu toleranci. Un par Bībeles un Korānas atšķirībām, te mēs tikai pateikšu 3 punktiņus un došu vārdu maniem kolēģiem. Dieva izpratne. Kristietībā dominē trīsvienība, kura, kā jau es teicu, nepastāv islāmā. Jēzus status. Bībelē Jēzus ir Dieva dēls un pestītājs. Korānā viņš ir Allaha sūtnis un pravietis, kas līdzīgs, lai kristietes daļās meitenes ar rozā brillēm saprastu, ir līdzīgs Mūzum. Teksta izcelsme. Musulmaņi uzskata, ka Korāns ir tieši nesagrozīts Dieva vārds, kas dots arābu valodā. Musulmaņi uzskata, ka Bībele laika gaitā ir tikusi sagrozīta. Par pestīšanu. Kristietībā pestīšana tiek iegūta caur ticību, Jēzus krusta nāvei un augšām celšanās žēlastībai. Islāmā pestīšana ir atkarīga no ticības un labajiem darbiem, pakļaušanās Allaha gribai. Ar to es šobrīd noslēgšu un dodu vārdu Ģirtam, kurš runās mums par likumdošanu, kā tā ir šobrīd Latvijā un kā tā ir gaidāma. Lūdzu, Ģirt, tev vārds. Jā, paldies, Marlēne, par šo tēmu un par vārdu. Likumdošanā viņa ir daudzdimensionāla, ja mēs skatāmies, ja mēs skatāmies no vairākām pusēm uz šo visu. Sākšu ar to, ka tā problēma jau varbūt nav tas notikums. Lielākā problēma jau nav tas notikums, kas bija Lūkas ielā, kad savācās, nezinu, cik tur 100 vai 500 tie cilvēki un sāk lūgties publiski. Tā milzīgā problēma ir legālā imigrācija, par to mēs esam jau runājuši, tāpēc es varbūt šoreiz neatkārtošu visas tās tēzes, bet ja pavisam īsi, tad Latvijā šobrīd oficiāli jau ir aptuveni 20,000, vairāk kā 20,000 no trešās pasaules valstīm. Un tas ir neskaitot, te nav iekļauta Ukraina un te nav iekļauta Krievija, bet šeit ir runa par trešās pasaules valstīm, kas lielās grupas ir divas, kā mēs iepriekš runājām.
tie ir indiešu studenti un uzbeku darbinieki, kas abās grupās ir 5000, un tu vienkārši nepieminēji uzbekus, uzbeki arī ir musulmaņi. Un viņi ir, man šķiet, ka lielākā musulmaņu tāda grupa Latvijā. Tā kā problēma ir šī legālā likumdošana, legālā imigrācija, un, diemžēl, esošā likumdošana to visu ļauj. Uzreiz jāsaka, ka šobrīd Saeimā ir jauns imigrācijas likums. Es saprotu, ka viņš šobrīd ir 3. lasījums, nu tā kā pilnīgi jauns likums, un es saprotu, otrais skatījums ir izskatīts komisijā, varbūt pat arī Saeimā, bet drīz būs 3. skatījums. Esošā redakcija, nu skaidrs arī, ko vēl pieņems un nepieņems, teiksim, tur ir priekšlikumi, ko iesniedz, nu nezinu, Edviņš Nori iesniedz kaut kāds priekšlikums, Jānis Dombrava iesniedz priekšlikums, nu piemēram, Edviņš Nors priekšlikums 3. lasījumam, Saeimā, jaunam imigrācijas likumam ir ievies kvotas, nu, atbilstoši. Mēs vienkārši pasakām, ka, nu, mēs uzskatām, ka mums Latvijā ir par daudz indieši, nu, indieši nav musulmaņi, to es arī mazliet precizēju. Tātad, bet jebkurā gadījumā, nu, ja mēs kā Latvijas iedzīvotāji uzskatām, ka indieši pa Latvijā ir pa daudz, vai uzbeki, piemēram, nu, kas ir vairāk jau kā 5000 iebraukuši, tad ir kvotas. Un šis ir iekļauts, šis būs priekšlikums 3. lasījumā, bet ņemot vērā, ka pozīcija, nu, tā kā pamatā noraida opozīcija un Nacionāla apvienība ir opozīcijā, tad atbilstoši, jā, nu tā kā skatīsimies, kā būs, bet tas ir jauns imigrācijas likums, bet ja mēs skatāmies, nu, to lielo bildi, varbūt atkāpjoties soli atpakaļ, kā vispār viss šis ārprāts, vājprāts radās Latvijā, tad jāskatās uz 2 dimensijas. Viens ir izglītība. Tā lielā problēma ir tāda, ka Latvijā vienkārši ir augstskolas, kuras vienkārši pelna naudu uz imigrantiem, un viņas mērķiecīgi uzņem, atvelk, ievelk Latvijā, summas tur atšķirās, viņiem gan studentiem jāmaksā par mācību, gan arī tur visādi kurjeri par vidu ir, nu tāda tā kā visādi, kas to organizē. Un tas ir milzīgs bizness. Nu, gan tā skaitā mēs zinām, kad ir turība, uz to strādā ir tā ISMA, jeb Nordic University, kas agrāk bija tā kā, nu, cits nosaukums. Viņi tagad Ziemeļvalsts tāda universitāte, tās lepnas nosaukums, bet viņi vienkārši nomainīja nosaukumu. Tur pirms tam viņi bija ISMA. Bet ir šīs augstskolas, kas velk iekšā. Un, nu, tas īstenībā ietai skaitā ar izglītības ministriju par to, ka tas ir lielā mērā izglītības ministrijas tāds uzstādījums, tam būtu jābūt, lai vienkārši, piemēram, nu, tas mans priekšlikums, ko es arī publiski paudis, kad, piemēram, augstskolas var uzņemt Latvijā no 3. valstīm kaut kādu procentu no saviem pamatstudentiem. Nu, tā tad, ja es nezinu, turībā mācās 1000 Latvijas iedzīvotāji, tad viņi var uzņemt, nezinu, 10, piemēram, nu tā kā tas būtu 1%, 10 3. valstu studenti. Latvijas universitātē ir 10 000, tad tur varētu 100 uzņemt no 3. valstīm. Nu, ka mēs kaut kādus uzliekam šos te rāmjus, kas vienkārši šo bremzētu. Un tam ir jāiet caur izglītības ministriju, un kas uztaisīt šādas kvotas. Šī tēma ir zināma, bet tas ir politisks lēmums. Otra lieta ir šīs darba vīzas, tātad tie ir bieži piesauktie uzbeki, kas ir vairāk kā 5000 Latvijā, kas ir tā profesija, viena no ir tālbraucēju šoferi, viņi strādā kā automašīnu vadītāji, smago mašīnu vadītāji, viņi būvniecības objektos strādā. Un uzbeki ir, jā, viņi ir musulmaņi, lielākoties, protams, ka viņi padomju gados bija mazliet deislamizējušies, bet principā šobrīd tur diezgan atgriežas šie islamizācijas draudi un tāda agresīvā islāma draudi. Tur ir, zinām, panākumi, tātad no šī gada 1. janvāra ir tā, ka uzņēmējs var aicināt darbinieku no 3. pasaules valstīm, bet viņam ir sākumā jāieliek nodarbinātības valsts aģentūrā sludinājums un jāsaskaņo, vai mums vietējās vakances tādas nav. Ir arī tas, ka, ja tu ieved Latvijā, teiksim, un tur ir problēmas, tad tu pēc tam nevari vairāk ievilkt iekšā, bet tas atkal neatrisina. Uzņēmējs jau nodibina jaunu sijā un atkal sāks viss no sākuma. Tā kā, bet tā lielā bilde ir tāda, ka gaidīsim šo imigrācijas jauno likumu, skatīsimies, kādi priekšlikumi tiks pieņemti vai netiks pieņemti šajā 3. lasījumā, un skatīsimies, kas ar to notiks. Ejam tālāk, kas ir interesanti.
runāju arī ar kolēģiem, nu, piemēram, jautājums, kas bieži izskan arī, mēs visi zinām, ko Marlēna arī citēja, Edvarda Ratnieka teikto, ka Rīgā nekad nebūs mošejas, un tas ir politisks lēmums, nu tā uzskata Nacionāla apvienība, bet likumdošanā, kā man teica, tāda ierobežojuma nav. Nu, principā tā ir politiskā griba, un ja kādā pašvaldībā koalīcija izdomā būvēt mošeju, tad šobrīd nav likumdošanas ietvars, kas aizliek to darīt. Tā ir politiskā griba. Līdzīgi kā Saeimā ir politiskā griba, cik daudz mums imigranti iebrauc šī legālā migrācija, nu, kas ir tā milzīgā problēma. Nelegālo jau ir maz. Un šeit vēl piebildu, ka 20,000 ir tie, kas ir oficiāli šobrīd reģistrējušies, bet ir arī tādi, kas šo statusu ir zaudējuši. Viņi nav starp tiem 20,000, bet viņi nav izbraukuši no Latvijas. Viņi palikuši tādi nelegālie un nezināmie. Viņi vienkārši iziet ārpus visiem reģistriem. Tā, tas skaidrs būtiski, varbūt būtiski lielāks. Bet tātad tas, kas ir svarīgi jāsaprot, mošejas var būvēt, un tā ir politiskā griba, nu, kā teicu vēlreiz, Nacionāla apvienība, piemēram, ir Rīgā koalīcijā valdošajā, un tur nekāds mošejas, kamēr Nacionāla apvienība būs, netiks būvētas. Par pašu Ilūksas ielu. Tātad, cik es zinu, pašvaldības policija aizbrauca, uzsāka kriminālu procesu. Sliktā lieta ir tā, ka tika uzsākts viens kriminālais process pret organizatoru. Viņš tika uzsākts, viņš ir uzsākts, un tur visticamāk būs soda nauda. Soda nauda, un tas ir juridiskā persona, cik es saprotu, nu, tur kultūras centrs islāma vai kaut kā tā. Un juridiskām personām tā soda nauda ir pat līdz 2,900 eiro, kas, nu, varbūt parastam cilvēkam ir daudz, bet atkal, nu, vai kaut kāds islāma centrs to naudu nesavāks, nu, protams, ka savāks, un vai tas atturēs arī, es domāju, ka nē. Bet tā kā šis process ir uzsākts, un tas ir pareizi, bet savukārt tiem cilvēkiem, kas uz ielas tur nu, lūdzās, vai es nezinu, kā to saukt, nu, viņus tā kā tur nesāk cietināt un pārbaudīt. Kāpēc tam arī virmoja gaisā tā ideja, ka īstenībā teorētiski varbūt visus apcietināt, tos, kas uz ielas atradās un lūdzās, jo saskaņā ar reliģiskiem atkal likumiem ir tā, ka tu vari lūgties tikai tām paredzētā vietā. Nu, tu nevari stāvēt uz ielas vidū un, nu, vai uz trotuāru un sākt lūgties. Tas ir atrunāts likumdošanā. Tā kā es domāju, ka ir jāstiprina tā norma, lai vienkārši, nu nevarētu lūgties, kur ienāk prātā, tikai tā speciāli paredzētās vietās vai iekštelpās un, nu, iekštelpas kontrolēt. Nu, skaidrs, ka tas varbūt arī nav valsts pienākums, ja vien tur nav valsts drošības riski, bet savādāk cilvēku grupas var savākties un kāds varbūt piekop islāmu, kāds tibets vai kāds kristietība privāti īpašumā, ja tas ir tam paredzēts. Lūk, nu tas tāds ieskats varbūt likumdošanā, kas šobrīd ir tāds saistošais, tā kā vēlreiz vienkārši uzsveru, ka problēma ir tiešām ar šo legālo imigrāciju, tas ir tas lielākais, bet jebkurā gadījumā visam apakšā ir politiskā griba, Saeimā, pašvaldībās, un principā tā kā politiķi nolēma, tās lietas arī notiek. Paldies! Paldies, Diet! Runā par politisko gribu. Es atceros, kā Latvijā tika veidota Satversmes preambula un kāds spiediens bija izdarīts, lai ievazātu dažādas vērtības, kas nav saistītas ar Latviju un latviešiem. Un te es gribu atgādināt Satversmes preambulas daļu, kādu daļu, un tajā ir teikts: Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības, un preambula noslēdzas ar vārdiem: Dievs sveitī Latviju. Ar islāmu un musulmaņiem nav absolūti nekāda sakara, tāpēc, Ģits saka, ka tā ir politiskā griba, jo likumdošana nav atrunāta šajā jautājumā, bet mums ir preambula, mēs varam arī uz to atbalstīties. Bet, Rudolf, tev vārds par ārvalstīm. Kas notiek ārvalstīs? Jā, paldies! Labvakar, Latvija, labvakar, kolēģi! Vēlreiz labvakar! Tātad, es gribu par ārvalstīm maķinīt pēcāk, es gribu atzīmēt, tev bija ļoti laba doma. Sākumā tu noskaitīji mums mūsu pamatlikumu, mūsu Satversmes
divus pantus. Es šos pantus saprotu tā, ja, kad, protams, mēs dzīvojam sekulārā valstī, kā tagad moderni ļaudis mīl stāstīt, sekulāra valsts, un tur vēl ir atrunāts pašā astītē, ja, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Bet katram ir tiesības uz apziņas brīvību, ja, tātad katrs var realizēt savu, sev piemērātāko ticību un tā, bet tāpat laikā seko nākošais pants. Seko nākošais pants, kur ir teikts, ka katram ir tiesības iegūt, paturēt un brīvi izplatīt informāciju. Tātad mums ir tiesības nevienu neuzskatīt par svēto govi un musulmaņu, teiksim, hinduistu, jūdu ticīgos un jebkuru citu ticīgo apspriest un kaut kādā veidā tikt skaidrībā, ko tad viņa reliģija no sevis izsaka un kāda to, ko tā ienes Latvijā vai ko tā iznes no Latvijas. Tātad šis bija ļoti labi teikts, Marlēna. Un redzi, Marlēna, es gribu uzsvērt to, ka mēs dzīvojam ārkārtīgi globālā pasaulē un pateikt, nu kā tad tur musulmaņiem klājas ārzemēs? Nu, protams, var pateikt, ka 2026. gada sākumā absolūti musulmaniskā, tātad nevis laicīgā, bet reliģiozā valstī Afganistāna, kur pie šprices ir talība, ja tā ir vēl vairāk piegrieztas skrūves šariāta likumiem, ja tagad sievietes ir vēl beztiesiskākas un vēl lielāks ārprāts notiek, ja? It kā tā var pateikt, bet tomēr visā visumā tas ir ļoti, ļoti savijies un kopā. Kādu es esmu ievērojis interesantu lietu, musulmaņu tā ir ritorikā, un balstoties uz to, ko es teicu savas sakāmā sākumā, ja, tad par informācijas izplatīšanu. Es esmu ievērojis tādu nepatīkamu lietu, ka, diemžēl, tie, kam patīk šī lieta, tātad islāma ticība, diemžēl bieži vien nevairās, maigi izsakoties, sagrozīt informāciju. Jeb atklāti sakot, melot. Gadījums numur 1. Mūsu pilsētā notikušās lērums ar islāma ticīgo publisko lūgšanos uz ielas. Nav jau problēma, ka viņi lūdzās. Nu, it kā nav problēma, ja mēs tur apgājam apkārt un tā. Kā vecs sēta izgāzās viņa garīgais līderis muftijs, kas atklāti paziņoja, es neatceros, vai LTV panorāmā, vai kur viņš paziņoja, ka pasākums esot bijis saskaņots. Kas izrādījās, ka nav taisnība, saskaņota bija darbošanās tajā slēgtajā teritorijā, kur viņi nabagi nesatilpa. Nu, un tad mēs izgājām uz trotuāru, nu, un tad, lūk, šī attieksme, ja, tā tad mānīšanās. Nu, ir jau jauki, ka cilvēkam ir kaut kādas rozā brilles vai vēl kaut kas. Tas ir jauki, cilvēkam ir vajadzīgs stimuls, cilvēkam ir vajadzīgs kaut kādas pozitīvas emocijas. Viņa stāsta, cik viņa labi jutusies, nu, kad sieviete islāma valstīs ir neaizskarama un vispār musulmaņi neaizskarot sievietes. Jā? Nezinu, vai tam piekritīs Ķelnes, Kopenhāgenes, Oslo un Rīgas sieviete. Es neesmu par to drošs. Viņa teiks, ko? Viņa teiks man tā, tie nav musulmaņi. Tie nav. Nu, klausies, mīļā draudzene. Sanāk tā, ka Afganistāna tie nav musulmaņi, ja? Tur vēl kaut kāda Irāka, tie nav musulmaņi. Nav pareizie musulmaņi. Nesanāks, draugs mīļais, nolasīt rozīnes no tortes un pateikt, ka tikai šis te tiešām, nu, godājamais foršais cilvēks, kas ir nav darījis pāri, lūk, šis ir musulmanis. Šis, kas iemet ar akmeni kaimiņu dārzā, tās nav musulmanis. Nē, tā darīt nevajag. No savējiem tik viegli atteikties nevajag. Nē, nu, protams, darat, kā zinat, bet man liekas, ka tas ir visai nepareizi un neproduktīvi.
Jo es reiz biju iemaldījies, nu atcerieties, ka bija terorakts Nicā, un tur kaut kāds trakais iebrauc ar mašīnu turistu pūlī un sabrauc tur rinda ar cilvēkiem. Absolūti apzināti sabrauc, ja, nogalinot viņus, pilnīgi apzināti. Un es iemaldījos kaut kādā interesantā vietā, tur taisni gāja vaļā kārtējā plēšanās starp ārzemēm, starp Azerbaidžāņiem un armēņiem, ja, tātad kristiešiem un islāma ticīgajiem. Un es pie vienas darīšanas, ja, es iejautājos, klausieties, draugi mīļie, bet kā tad tā, nu, es saku, nu, musulmanis, nu, kā viņš tā varēja? Un kāda man bija atbilde? Nē, viņš tur Parīzē dzīvodams ir ēdis speķi, viņš nav nekāds musulmanis, viņš nav pareizais musulmanis. Tātad tā ir masveida ritorika, kas tiek šiem cilvēkiem mācīta. Mierīgi atsakies no savējiem. Un melo svešajiem. Tāpēc, kad samelot svešajiem, ja, saka Marlēna, tu taču nocitēji Korāna pantu. Jā. Lūk, Marlēna jums nocitēja Korāna pantu. Jā, kur sīt, slēpies, žņaudz. Mieru reliģiju. Un uz tās par reliģijas fonu samelot neticīgiem, jeb kafīriem, kā viņi saka, mēs esam kafīri. Nav nekāds segots. Tātad, nu, Te nu es, jā, lūdzu, Marlēna. te nu es gribu pieminēt, kā saistībā par Korānu, kā tu saki. Visa Korāna garumā apmēram 4. daļa teksta satur draudus neticīgajiem, šaubīgajiem, meļiem un nodevējiem, lāsti kristiešiem, jūdiem un seno tradicionālo kultūru pārstāvjiem, zaimi, nosodījumi un aicinājumi jebkuru neticīgo turēt par meli un ļaunuma iemiesojumu. Lūk, Aicinājumi karojot, nežēlīgi pakļaut, izlaupīt iekarotās vietas, ņemt ķīlniekus. Kad pakļautie izrāda padevību, tad ticīgajam gan jāizrāda žēlastība. Ne jau atdod izlaupīto, bet prasīt izpirkumu par ķīlniekiem vai izrādīt žēlastību ķīlniekus atstājot dzīvus. Tas ir atstājot sev kā vergus. tik Un humor. te tu pieminēji par šo te mīļo meiteni, te nu es gribu atgādināt, ka tāpat laikā seksa verdzība ir atļauta, jo to nosaka Korāns un Muhameda paraugs. Tāpēc, cienītās meitenes, kad jūs maldāties dzīvojot Eiropā, sakot, ka meitenes ciena, jā, nu jūs ciena līdz brīdim, kad jūs paņems par sievu un aizvedīs tur, tad nu jūs redzēsiet, ko nozīmē seksa verdzība. Nu, lai jau katrs izvēlās to ceļu, kādu viņš ir izvēlējies, bet tagad patiesi pie ārzemēm. Kā jau tas ir pieņemts. Man izbrīnīja tas, ka izrādās vairāku lielu pilsētu vadītāji, tātad pašvaldību vadītāji, tātad saimnieciskie, nevis politiskie vadītāji, ir, nu, piemēram, musulmaņi. Ja? Londonas pašreizējais mērs diezgan pasen ir Pakistānas izcelsmes londonietis, kā viņš pats sevi dēvē, Sadiks Khans. Nē, man nekas nav iebilstams ne pret viņu tautību, ne pret viņu paskatu, Dievs ar viņu. Man ir viegla vīpsna saistībā ar viņa publisko izteicienu, saistībā ar publisko lūkšanos. Redz, Londona nav Rīga. Londonā lūkšanās vajadzībām tiek izvēlēts Trafalgāra laukums. Es domāju, ka nabaga admirāls Nelsons tur tai stabu galā griežas zārkā otrādāk. Ko tad biedrs Khans ir pateicis? Biedrs Khans ir pateicis, ka, lūk, musulmaņiem esot bail lūgties, bail, ja viņi baidās, kad viņiem nodarīšu pāri. Biedri Khan, domāju, ka tam nav pamata. Jo tik ietvaroša zeme kā Lielbritānija, kā karaļa Kārļa valstība, nu diez vai.
Pārcelsimies pāri okeānam. Pāri okeānam mums ir vēl anekdotiskāks mērs, proti Ņujorkas mērs Zohrans Momdāni. Pats par sevi saprotams, ka no demokrātu partijas, ja, nu atgādināšu tie, kuri cenšas legalizēt dzimumu maiņu pusauģiem, ja, un tā tālāk. Nu, tie progresīvie ļaudis tātad. Ko tad Zohrans Momdāni? Viņš pie amata tika ar neslēptu populismu, tātad vecā labā melošana. Viņš piesolīja pilsētai piederošās aptiekas. Tas jau ir izgāzies, nebūs. Tātad viņš piesolīja bezmaksas transportu. Nebūs. Jo, redziet, pilsēta nevar atļauties pati šo naudiņu kaut kurienes paņemt un finansēt šos bezmaksas autobusus, un nebūs jau kas pa viņiem samaksā. Jo ziniet, kas ASV demokrātiņiem ir elektorāta pamatā un kāda ir prasība šiem te demokrātiem. Uz vēlēšanām ejot, nav jāparāda personas apliecība. Vienkārši aizējam nobalso. Jā, Marlēna. Ja tu būsi štatos uz vēlēšanām, tu vari neņemt pasu līdzi. Aizēj nobalsot tik un viss gatavs. Es nezinu, kā viņi to tā ir dabūjuši gatavu, bet tas ir. Un, redz, šie cilvēki, kas dzīvo tad runa ir par nelegāļiem. Tam visam pamatā ir it kā humāns pieņēmums, ka, lūk, tas ir domāts, lai nabaga nelegālīši varētu smuki pārvietoties, lai viņam no kājiņas jāpiepūlē. Tas cauri neizgāja, jo štata gubernators, kas ir augstāka amatpersona par pilsētas mēru, paziņoja: zini ko, Zohran, es tev naudu tam nedošu, man tam naudas nav. Jo Zohrans ir atvēris Ņujorkā 18 departamentus. Ja? Tas nav tā kā Rīgā, kur priekš Otto tika izveidot kaut kāda tur velodrošības, kaut kāds tur departaments. Atcerieties, bija tāds Otto Ozols, tāds interesants frukts mums. Ja? Kāpēc viņš ir apklusis? Tāpēc, ka snuķis ir silē un pastāvīgi aizņemts ar garšīgu uzēšanu. Ja? Zohrans ir uztaisījis 18 departamentu. Ietveramības departaments, tur dažādas krāsas, ļaužu labticības vai labturi, es nezinu, šim visam tiek tērēti miljoni. Mēs atcerieties runājām, vai mums pilsētas šis te ieņēmuma daļa ir 1,cik tur tas miljards, un mēs te baigie naudas tērētāji. Tas ir štruns. Ja es pareizi saprotu, šiem te Zohrana departamentiem tiek tērēta krietni lielāka nauda, un nevis gada, bet mēneša griezumā. Tāds, veiksmes stāsts šim puisim, jo neiet jau runa par to, ka viņa vaina, ka viņš ir, viņa tautība ir, tāda nesaprotam, kas viņš īsti tāds ir, jo viņš ir dzimis Ugandā, bet afroamerikāns viņš nav. Viņš ir dzimis diviem marksismu pasniedzējiem. Viņa tēvs ir marksists. Viņš, ja nemaldos, Kolumbijas universitātē pasniedz dažādas tur sociālas lietas, ja, un līdz ar to dēls arī tāds ir, ja. Bet, viņš izbrauca tieši uz nelegāļu un pamatā uz islāma ticīgo nelegāļu un meksikāņu izcelsmes un nelegāļu balstiņām. Lūk, tāda ir praksīte rietumos. Un tagad es pateikšu tādu apšaubāmu lietu, iespējams, kad islāma ticīgiem skatītājiem metīs ar kaut ko man, bet es pateikšu tā: mīļie draugi, neviena valsts, kur pie varas ir islāms, es nerunāju par apvienotajiem Arābu Emirātiem, piemēram. Apvienotie Arābu Emirāti ir laicīga valsts. Es nerunāju par Turciju, kur pamat reliģija ir islāms.
tā ir laicīga valsts. Neviena valsts, kur pie varas ir islāms, nav nec ekonomiski, nec cilvēciski, nec kaut kādu kultūras kontakta ziņā veiksmīga valsts. Nu, secinājumi ir jāizdara katram pašam. Un galvenais secinājums, vai mums to te īsti dievzemīte vajag. Paldies! Ģirt, nu, kas vēl piebilstams? Jā, paldies. Par Zohranu Mamdani es neko daudz nepateikšu. Tas ir vairāk stāsts par demokrātiem, varbūt nevis par islāmu, bet es tomēr gribētu pastīties pavisam īsi. Mēs šodien tomēr runājam par islāmu un par to tādu reliģiju, tādu agresīvāko izpausmi. Es negribu teikt, ka viss islāms ir tāds, bet tas ir tas, kas man dara bažīgu. Divas tādas, neteiksim epizodes, bet divas tādas info lauki. Viens ir par to, kad mēs visi atceramies Sīrijā, kad pie varas nonāca Islāma valsts. Jo Afganistāna, viņa tāda jocīga valsts, viņa tā kā represē, viņa tā kā pret sevīm vēršās, viņa tur pazemo sievietes, un tur pilnīgi tās tumsas laikmetā ir aizgājušas kaut kāds 1000 gadus atpakaļ. Bet tad, kad Islāma valsts Sīrijā, Irākas teritorijā nonāca pie varas, ko viņi darīja? Viņi, pirmais, ko darīja, viņi gāja virsū jezīdiem, kas ir tāda īpatnēja sekta. Viņi vienkārši viņus mētiecīgi slepkavoja. Tā kā vienkārši brutāli iznīcināja vīriešus, sievietes paņēma verdzībā, un vēl tagad pēc gadu desmitiem tiek atbrīvot šīs jezīdu sievietes, un tas ir tas, ko es arī mūsu laiku Latvijas progresīvajiem, kas sev tā ļoti progresīvi dēvē, kas cīnās par palestīniešiem, es neredzu viņu protestējot pret jezīdu sievietēm nolaupītajām, ko dara viņu pielūgtie islāmisti, tikai nevis palestīnieši, bet islāma valsts. Tā kā vienkārši ir jāskatās, kādas vērības izdarīja visi tie nofilmētie kadri, kur viņi griez galvas tieši raidē. To jūs varat iepazīties, es tur baigi neizplūdīšu, lai mums YouTube nenobloķē. Bet otra lieta, kas ir tāda diezgan cilvēcīga, bet kas raksturo to ārprātīgo naidu, ir tas, kad jūs zinat vai nezināt, bet ir tāds rakstnieks kā Salmans Rušdī, un uzrakstīja grāmatu Sātaniskās vērsmas. Un es to grāmatu, diemžēl, neesmu lasījis, es sev solījis viņu izlasīt, viņa pat ir latviešu un angļu redakcijas, bet neesmu, diemžēl, laiks pietrūcis. Bet viņš runā par islāmismu, par musulmaņiem. Viņš ir indietis, tas, ja nemaldos, indiešu rakstnieks. Salmans Rušdī, un viņš uzrakstīja grāmatu. Un tad, kad viņš uzrakstīja grāmatu, tad viņam pasludināja fatvu, kā tas laikam saucās, pasludināja viņam nāves spriedumu par to, ka viņš ir uzrakstījis grāmatu. Fatva, tas ir Irānā, tika izsludināts fatva, mēs zinām to Irānas tādu arī daļai komunistisko, daļai tādu šītu, tādu ārkārtīgā radikālo islāmu, tādu, kas ir tajā Irānā. Un viņi pasludināja fatvu nāves spriedumu par to, ka viņš ir uzrakstījis māksliniecisku grāmatu. Un gala rezultātā Salmans Rušdī ir spiesis visu dzīvi pārvietoties. Viņš dzīvo Zviedrijā, un viņš ir spiesis pārvietoties ar miesargiem. 22. gada 12. augustā viņa Ņujorkā sadūra uzbrucējs, pēc kā Rušdī zaudēja redzi un vienu acī un nespēja darboties ar vienu roku. Bet viņš ir dzīvs, paldies Dievam, tā kā paldies Dievam, kad Salmans Rušdī ir dzīvs. Citu epizodu atceramies par to, kad tiek sadedzināta grāmata Zviedrijā 23. gadā Irākas kristietis arābs sadedzināja Korānu un viņu nogalināja. Viņam bija tiesa par to, ka arī tā ir Zviedrijas stāsts, bija tiesa par to, ka naida kurināšana, un es domāju, ka tur var piekrist, ka varbūt tās grāmatas svētās nevajag vienalga, kuras ticības. Mēs saprotam, mēs dzīvojam sekulārā valstī, ko Rudolfs pieminēja, bet viņu musulmaņi vienkārši, es saprotu, ka musulmaņi vienkārši nogalināja, un tad atceramies, Francijā bija karikatūrists, kas uztaisīja karikatūru par islāma svēto Muhamedu,
un Egbo, kaut kā tā saucās šis karikatūras, un tur arī atnāca un to nogalināja. Nu, tā kā tā ir ārkārtīgi kaut kāda pilnīgi radikāla reliģija, baigi grūti nošķirt, kurš tur ir normāls islāmis un kurš nav. Jo problēma ir tajā, ka jebkurā brīdī tas normālais ir, nu, ne visi ir radikāli un tā tālāk. Nevajag absolutizēt. Bet neviens nekad nepateiks, kurā brīdī šis it kā normālais musulmanis, kurš runā par Korāna pantiem, vēl kaut ko, kurā brīdī viņam sāksies īsavienojums, un viņš vienkārši noslapkavos cilvēku sev apkārt, kas, redziet, netic islāmam. Bet es varbūt tev, Marlēn, tomēr tā mazliet asumam, es tev uzdošu vienu jautājumu, teiksim. Nu, mēs sakam, kad islāms ir absolūti radikāla reliģija, kura savā Korānā tu nepieminēji to, bet, cik es saprotu, viņiem ir, nu, tā kā viņu bībeles virsuzdevums ir konvertēt vispārējo pasauli islamā, un viņi tajā ir ļoti talantīgi, jo kaut kāda īpatnēja apstākļu sakritības rezultātā nu, Zulbens un Asmens, Ziemeļāfrika ir arābi, musulmaņi, nu, kam nav pilnīgi nekāds sakars ar musulmanismu, ja mēs paskatāmies plašāk mazliet. Bet es tev pajautāšu, tu esi tāds kristiešu pēdējais bastions, un tāpēc tev būs ļoti viegli atbildēt, bet pastāst man lūdzu, ka, nu, mēs sakam, jā, musulmaņi ir, un tā tiešām es absolūti piekrītu, ir radikālākā šobrīd tāda sekta pasaulē, bet kristieši, nu, 1095. gadā viņi devās uz Jeruzalemi ar zobenu, un aplēca Jeruzalemi, noslapkoja visus tur arābus, kas bija tajā Jeruzalemē, tad bija kristieši Jeruzalemi, tad atkal nāca arābi, atkal viss noslapkavoja, un tu saki, ka kristiešu pēdējais teikums ir par iecietību un vēl kaut ko, bet, nu, Latvija jau nepiedzima kristieši, atnāca pie mums ar zobenu un uguni, un mēs arī esam kristieši. Kā tas iet kopā, Marlēna, kā pēdējais kristiešu bastions? Kā tu skaties, teiksim, nu, salīdzinot kristiešus ar musulmanismu, tad kur ir tās robežas? Es domāju, ka robežas ir tajā, man patīk, ka Latvijas valsts likumā ir teikts, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Un no vienas puses liekas, nu kā mēs taču esam kristīga tauta, nu kā, nu tomēr vajag, nu, saistības ar valsti, bet Es ne izrādās, par valsti ka runāju, es kristietis Marlēn, piedod. ļoti labi var izmantot politiskajās lietās. Un tas, Marlēn, es par par ko runā valsti nerunāju, es runāju par ticību. Es runāju par ticību, nevis par valsti. Es par valsti vispār nerunāju, ne Latviju, bet Nē, nu es pabeigšu domu, jā, ciet. Es runāju par to, ka ar valsts struktūru ienāk kristietībā. Un par to zobenu, par kuru tu runā, tas ir politiskā nostādne, nevis kristīgā dzied. Tā ir politiskā nostādne. Ar zobenu nāca politisku apsvērumu dēļ, bet ne kristīgās mīlestības, ticības un tā tālāk dēļ. Lūk, tāda man ir atbilde. tie kristieši bija, kas gāja tajā svētceļojumā, krusta karos, tie taču bija kristieši. Nu, vai tie bija kristieši, kas pa ceļam iegāja ciemos pie Konstantinopolē un bišķi palaupīja citus kristiešus? Marlēn, nemūsti, drīkst es atbildēšu tavā vietā. Viss ir ārkārtīgi vienkārši. Jebkura doktrīna, jebkura filozofija attīstās, pieaug, nobriest un pieņems prātā. Nu, ja mēs to uzkrāto zināšanu un dogmu summu uzskatām jā par prātu. Mēs paņemsim šīs te divas, nu, nosauksim viņas par filozofijām, kas mums tagad notiek musulmaņu pasaulē. Viņi ir netikli nomētāti ar akmeņiem. Mēs paņemam kristīgo filozofiju, paritinam apakšā, atpakaļ līdz tumšajam laikmetam, kas sākās tad, kad sabruka Romas impērija. Kas mums notika pilsētu laukumos? Ragana, dedzināt, dedzināt. Atcerieties filmu Velna kalpa? Svilinās, svilinās, būs tiesa, raganu tiesa. Kas notiek tagad Islāma pasaulē?
ajatolas un citi amata vīri, kas uzskata sevi vienlaikus gan par politisko, gan par reliģiozo līderi, uzskata, ka viņš ir pats galvenais priekšnieks atsevišķi ņemtā valstī un pa pilnu programmu šo varu realizē. Tagad mēs paņemam kristīgo pasauli, un tā kā tādā bērnu, atcerieties, bija filmoskops, kā viņš tur griezās atpakaļ. Mēs pagriežam atpakaļ līdz kaut kādiem pāvestiem, pijiem un vēl kaut kādiem, ja, kas bija galvenais činovnieks pa visu Eiropu. Protams, ka tas bija Romas pāvests, kas nevis pamata uzskatīja, viņš ir gan garīgais, gan politiskais līderis. Pēc tam ar lielu čīkstēšanu, grabēšanu un negribēšanu šīs politiskās tiesības viņiem tika vienkārši atņemtas un viss nostājās savās vietās. Līdz ar to es secinu, es redzu, ka mums ir divas politiskas, ne politiskas, bet reliģiozas doktrīnas, kuras atrodas milzīgā laika nobīdē. Tātad viena ir pieaugusi, otra, diemžēl, nav. Nu, tāds ir mans viedoklis. Vai tas ir patiesais, tas ir grūti pateikt, bet tā es domāju. Paldies! Tāpēc mums ir ļoti pareiza un gudra doma Latvijas valstī. Baznīca ir atdalīta no valsts. Tas ir ļoti gudri gan no vienas puses, gan no otras puses. Jā, lūdzu, ģir. Jā, paldies, Rudolf. Un es domāju, ka tā arī bija pareiza atbilde. Es vienkārši to pateiktu mazliet tā radikālāk, ja reiz mēs šodien par radikālismu runājam. Abas reliģijas varbūt sākās vienā posmā, kur neuzskatīja par sliktu slepkavot. To darīja gan kristieši, gan musulmaņi, gan vispārējie 1000. gadā, 500. gadā, diemžēl. Tas ir vienkārši neizbēgams fakts. Vienkārši kristieši gāja civilizācijas virzienā, kamēr musulmaņi šobrīd iet pilnīgā regresa virzienā. Mēs redzam to pilnīgo vājprātu, kas šobrīd notiek Afganistānā, kas islāma musulmaņu vārdā viņi sievietēm aizliedz staigāt ar atklātu galvu, sievietes nedrīkst iet skolā, meitenes nedrīkst iet skolā, tas nozīmē, ka viņas ir analfabēti un ko es arī iepriekš minēju par islāma valsts, kas vēl varbūt ir vēl pirms Afganistānas kaut kāds attīstības līmenī, kur vienkārši iet un slepkavo. Tā kā, diemžēl, jā, tā kā jāsaka, ka tās reliģijas varbūt sāk vienā punktā, jo es domāju, ka islāms radās pēc kristietības, pēc Jēzus, bet viņi bija kaut kādos līdzīgos posmos, līdzīga evolūcija, bet šobrīd viņi iet nevis progresa virzienā, vai kaut kādā tādā sekulārismu virzienā vēl kaut kur, bet viņi tā kā sevi paši velk atpakaļ uz viduslaikiem, uz tumsas laiku. Paldies, jā. Vēl ir jāņem vērā, ka kristietības 10 baušus saņēma no tā kunga, ja, bet Muhameds jau pats sevi postulē kā dievekli. Bet attiecībā par krusta kariem es gribu jums atgādināt, mums pagājuši gadu bija brīnišķīgs raidījums ar Ivo Pavloviču mācītāju, atceraties, kolosāla tematika. Tā kā to mēs to varam pievienot klāt, un ja jūs interesē mana atbilde, tad paskatieties Ivo Pavloviču atbildi. Jā, lūdzu, Rudolf. Es gribu pieminēt tādu interesantu faktu. Mēs varam, protams, domāt, tie musulmaņi, viņi nav pieauguši, tā reliģija nav pieaugusi. Draugi, mīļais, pateikšu, viņiem bija viss iespējas pieaugt, viņiem bija, jo mums ir piemērs. Mums ir piemērs budisti, mums ir piemērs sintoisti. Kādā veidā ir attīstījušies budisti? Ja, piemēram, tā ir Tibeta, kaut vai tā pati Tibeta. Ja. Šie cilvēki nevis skatās uz āru, viņi skatās sevī. Ja, par viņiem tur visādīgi ņirgājās, jo kad, lai sevi ieiet un sasniegt nirvānu, tur esot jāskatās uz nabu, ja tur diennaktīm ilgi, un tad, kad viņi sāk tur spīt. Saprotiet, tas viss ir Eiropas cilvēka paviršība un stulbums, ja viņš būtu viņi tur tā un šādi. Tās visas ir muļķības. Šie cilvēki ir krietni gaišāki, krietni miermīlīgāki, un viņi
Es zinu, ka Tibetā tā ir vienīgā valsts, kur ir šis te Dalai Lama, jā, viņš ir arī politiskais līderis, jā, nu ķīnieši gan viņam neļauj to varu realizēt, bet tātad šie te cilvēki ir aizgājuši gluži citu ceļu. Tā tad ir iespējams arī jaunākai kustībai esot, iet mazliet citu ceļu. Nu, teiksim, tā pati Japāna. Viņi gandrīz aizgāja šķību ceļu. Tas bija Otrais pasaules karš. Viņi sataisīja, latviski izsakoties, sūdus, viņi smagi zaudēja, kaut arī tur bija Yamato dēli, dievišķais vējš un tas viss pārējais, tas viss tika ar budismu mērci tā mazliet salaistīts. Šobrīd tas viss ir pilnīgi savādāk. Mēs redzam absolūti sekulāru šī vārda vispilnīgākajā nozīmē sekulāru valsts, kurās starp citu ir aizliegts islāms, ar likumu islāma piekopšana ir aizliegta Japānā. Un šī valsts ir, nu, iet tādu ceļu, ko laikam neviens cits neies. Interesanti pavērot, kā ir ar tiem pašiem ķīniešiem, ja? Ķīniešiem, protams, ir sarežģītāk. Ķīna, tas ir tāds raips, galdauts, tur ir gan uigūri, gan tādi ķīnieši, gan šādi ķīnieši. Uigūri tiek ļoti spēcīgi apspiesti, un viņiem arī pamatā ir šī te budisma reliģija, ja? Jo uigūri, man liekas, ir musulmaņi. Bet ne par to stāsts. Runa ir par to, ka mēs varam vērot, ka ir iespējams iet arī citu ceļu. Nevis kļūstot par mežoņiem, jo nekas neliecina, ka musulmaņi censtos kaut kādā veidā kļūt par laimīgākiem cilvēkiem. Paskatāmies mēs uz dažādu Uzbekistānu, ja, un uz vēl kaut kurieni, ja tās valsts kļūst par autoritatīvām, autokrātiskām valstīm, ja, kur priekšgalā sēž cilvēki, kuri sev liek zelta pieminekļus, ja, pa visu Ašhabadu un vēl nezinu, kā viņiem tur saucās tās pilsētas, ja. Bet viņi dara, ko viņi vēlas, ja. Tātad reliģija var būt palīgs, bet reliģija var būt arī diezgan nopietns tāds miglas aizsegs savām štēlīm. Par miglas aizsegu jāsaka ir tā, nu, tad, kad cilvēks dieva vietā noliek dievekli, kā tu saki, tikko pateici piemēru, tad cilvēki degradējas. Kā piemineklis ir cilvēka elks, nu, tad degradācija, nu, tas ir viennozīmīgi. Vai nu mēs ejam dieva ceļu, dievišķo, vai pielūdzam dievekļus, tas ir cilvēks radījumu. Vai nu mēs pielūdzam radītāju, vai mēs pielūdzam radījumu. Un tas ir tas stāsts, tas ir tas centrālā doma, ko es gribu pateikt šodien, jā, arī par tiem zobenu kariem, par ko Ģirds teica. Nu, kā cilvēkam radītāja vietā ir radījums, politiskā ideoloģija vai vēl kas cits, nu, piemēram, vienkārši citu zemi iekarošanas kāre. Nu, tad tas pārtop par šiem te krustnešiem, ja. Nu, tas ir arī viss. Īsi sakot tā, jā, vai nu tev dvēselē sirdī ir dievs, vai nu tev ir dieveklis. Tāpat arī par citām reliģijām. Mēs te bišķi novirzījāmies no islāma, bet, nu, tomēr, jā. Nu, lūk tā. Tā ir tā doma. Paldies jums par uzmanību. Un te nu man jāsaka ar preambulas noslēdzošajiem vārdiem. Dievs svētī Latviju. Paldies jums par uzmanību. Paldiet, sveiki! Laimīgi!